Nu tad sezonas sākumā mēs jums dažus vārdus. Pirmais ir, ja jums nav savu motociklu vēl un jūs gribat pēdējais brīdis, saule spīd, veikalu plauka tīrās, ja, apstaigājiet, apskatiet, kas būtu tas jūsu formāts, ar ko braukt. Otrs, ja jau jums ir mocīts, nu pārbaudiet, aizbrauciet uz servisu vai pie meistara, pārējiet pāri, samainiet visu to, kas ir jāsamaina. Paskatieties, kādas jums ir riepas, vai tās ir padilušas un atbilst visiem standartiem, tad var braukt. Ja ir padilušas un tādas, ka nu jau vairs tā varbūt aizbraukšu, varbūt ne, nomainiet. Brauciet prātīgi, jo pavasarī visi ceļi vēl ir putekļaini, nav noskaloti, vēl ir sāļu atliekas, ja? Un galvenais netrakojiet, jo tie refleksi pēc ziemas vēl nav izstrādājušies. Ja? Būs tātad mums speciālas nodarbības, kuras organizē Motoklubu asociācija Bieķernieku trasē, kur varēs pieteikties pa velti un izbraukt ar mocīti instruktoru vadībā un saņemt visas tās zināšanas, kas ir nepieciešams uzsākot sezonu. Savukārt, ja jūs atnākat uz izstādi, un tā obligāti jādara, jums jānāk uz outdoor izstādi, kas notiks Ķīpsalā, tur tad arī varēsiet apskatīt vienā kopumā dažādas motociklu modeļus, parunāties ar cilvēkiem, kas viņus pārstāv, parunāties ar cilvēkiem, kas brauc galā ar tiem motocikliem un uzzināt derīgas padomas tieši jums, ja jūs šī sezonā piebiedrosieties mums divretaņainai saimei.